Atradu pamestu garāžu pilnu ar nāvējošiem jūras briesmoņiem, milzu zušiem, indīgām akmenzivīm, ciponētiešiem un haizivīm. Jūs droši vien domājat, kā šie radījumi šeit nonāca? Nesen saņēmu ziņu, ka garāžas īpašnieks tajā glabāja savu ārkārtīgi reto zivju kolekciju. Diemžēl viņš nesen aizgāja mūžībā, kas nozīmē, ka neviens vairs nerūpējas par šiem dzīvniekiem. Tāpēc man ir jāizglābj viņi. Tomēr tas nebūs tik vienkārši, jo man teica, ka šajā telpā kaut kur ir 4 haizivis, kopā ar kaudzi citu nāvējošu zivju. Jā, mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Es sāku meklēt, staigājot pa telpu, mēģinot kaut ko ieraudzīt akvārijos. Ūdens bija tik duļķains, ka to nevarēja caurskatīt. Un, tā kā ūdens kvalitāte ir patiešām slikta, tas arī nozīmē, ka šiem jūras briesmoņiem nav atlicis daudz laika. Es paņēmu tīklu un pasmēlu zivju tvertnē, ka tīkls kļuva smagāks. Bijām atraduši savu pirmo jūras radību. O, mums kaut kas ir! Kas tas ir? Cik tas slidens? No pirmā acu uzmetiena tas burtiski izskatās pēc kaudzes ar mēsliem, bet patiesībā to sauc par jūras gurķi. Un patiešām forši ir tas, ka šiem radījumiem nav smadzeņu, sirds vai pat plaušu. Tā kā jā, es īsti nezinu, kā tieši kaut kas tāds izdzīvo, bet es patiešām jūtu, kā viņš rāpo pa manu roku tieši tagad. Un tas nozīmē tikai vienu. Ja šis radījums vēl ir dzīvs, tad varbūt, pavisam varbūt, arī visām pārējām radībām šeit vēl ir cerība. Es viņu ieliku spainī ar tīru ūdeni un turpināju meklēt akvārijā, bet neko neatradu. Pārgāju pie nākamā akvārija un atradu kaut ko vēl trakāku. O, mums kaut kas ir, draugi. Ak, Dievs! Izskatās pēc omāra, vēža vai krabja. Godīgi, draugi, man nav ne jausmas, nekad neko tādu neesmu redzējis. O, tas šķiet ļoti dīvaini, tāds kā pūkains. Jūs varat redzēt uz tā bruņām, ka tam visur ir mazi matiņi. Un tā vietā, lai būtu spīles, izskatās, ka tam uz kājām ir tādi kā mazi šķēpi. Draugi, ja jūs zināt, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemāk, bet es tagad likšu viņu spainī, pirms viņš man ieknieb. Mums sākums bija lielisks, un abi radījumi, ko atradām, bija dzīvi. Pamestajā garāžā mums vēl jāizpēta daudz akvāriju, un dzīvnieki kļūs arvien trakāki. Tāpēc es turpināju izpētīt vairāk no telpas, kad pēkšņi uzdūros mazākam akvārijam, kas gulēja uz grīdas. Un tajā iekšā bija kaut kas pilnīgi negaidīts. Pagaidiet, draugi! Es tikko redzēju vārdi, tur viņš ir, redzu viņu, nāc tīklā, mēs viņu dabūjām, paskatieties! Mums ir maza varde, bet ne jau jebkāda varde. Šī te ir Āfrikas spīļvarde, un tā ir arī albīna, kas padara to nedaudz retāku. Domāju, ka šeit ir tikai jūras radības, bet izrādās var būt dažādi dzīvnieki. Tas glābšanu apgrūtinās. Es viņu ieliku spainī un turpināju pārmeklēt tvertni, lai redzētu, vai varu atrast vēl kādu. Un, es atradu. Neticami, jūs tikai paskatieties, mums ir vēl 2. Ak, šie ir diezgan ņipri. Nomierinieties, draugi, mēs tikai cenšamies jūs izglābt. Ak, nē, viņi bēg prom, tas nav labi. Par laimi atradu viņus un ieliku traukā pie otra, tāpēc kopā izglābām 3. Tad es ieraudzīju kaut ko lielu kustamies akvārijā, bet tagad tas nav redzams duļķainā ūdens dēļ. Tomēr zinām, ka tas tur ir. Tātad paskatīsimies, vai mēs varam viņu noķert ar mūsu tīklu. Es sāku smelt ar tīkliņu, bet no šīs noslēpumainās zivs nebija nevēsts, līdz notika šis. Ak, mans Dievs, mēs viņu dabūjām, draugi! Beidzot, neticami! Es domāju, ka tā ir pūšņas zivs. Tas ir tik forši! Esmu pārliecināts, ka šo sauc par suņsejas pūšņas zivi. Lai gan tā izskatās nekaitīgi, ar to jābūt uzmanīgam. Viņiem ir asi zobi čaulu atvēršanai, un ja viņš mani sakostu, būtu slikti. Ak, nē, viņš tagad mēģina uzpūsties, draugi, tas nav labi. Ja puši zivs uzpūšās, tas viņu var ļoti sasprindzināt un pat nogalināt. Un tas ir pēdējais, ko mēs vēlamies darīt. Tāpēc vienkārši ieliksim viņu spainī. Tā kā šīs akvārijas bija diezgan liels, tas nozīmē, ka tur varētu būt vairākas zivis. Tāpēc es nolēmu paņemt vēl dažus tīklus, un man izdevās noķert vēl kaut ko. Tā ir traki izskata zivs, draugi. Nekad neko tādu neesmu redzējis. Šeit ir noslēpumains jūras radījums ar milzīgu dzeloņkaulu uz galvas, tāpēc jābūt uzmanīgiem turot to. Tā izskatās ļoti traka zivs. Komentējiet, ja zināt, kas tas ir, jo man nav ne jausmas. Izskatījās pēc pēdējās zivs akvārijā, tāpēc devos pie nākamā. Pēc īsas meklēšanas pamanīju ko traku. Vai redzējāt? Man šķiet, tas bija zūtis. Kur tas palika? Pazuda. O, laikam mēs viņu dabūjām, draugi. Jā, tas tiešām zūtis, labi, brāli.
Ak, mans dievs, es viņu noķēru. Šis radījums ir ļoti ņiprs. Domāju, ka tā ir maza murēna, kas izaug daudz lielāks. Cilvēks, kas man rakstīja, teica, ka šeit ir viens garāks par 1,5 metru. Nezinu, kur lielais, bet mēs dabujām mazo. Ak, mans dievs, cik viņš slidens un pretīgs. Es zuti ieliku spainī pie citām zivīm un devos tālāk. Nākamajā tvertnē sastapos ar bīstamāko radību līdz šim. Ak, nē, draugi, vai tas ir tas, ko domāju? Tas tur ir jūras ēzis, bet ne jau jebkurš jūras ēzis. Tas ir garo adatu jūras ēzis, un esmu pārliecināts, ka jūs redzat, kāpēc viņus tā sauc. Tiem ir ārkārtīgi garas adatas, un šo adatu iekšpusē ir ļoti toksiskas indes. Un šie puiši patiesībā ir viena no indīgākajām sugām pasaulē. Viņa atrašanās tīklā liek man nervozēt. Es netaisos šo radību turēt ar plikām rokām, tāpēc ātri uzvilku cimdus. Tādā veidā es varēju viņu uzmanīgi ielikt traukā. Nākamais akvārijas, ko atradu, bija tikpat netīrs, bet šajā bija kaut kas atšķirīgs. Proti, tā bija mājvieta pirmajai saldūdens zivī šajā video. Ak, mans dievs, paskatieties uz to. Turpat ir zivs. Esmu gandrīz pārliecināts, ka tā bija flowerhorn zivs. Tā ir liela zivs. Paskatīsimies, vai varam viņu noķert. Ak, viņš ir tieši šeit! Viņš ir šajā stūrī! Nāc, draudziņ, mēs tikai cenšamies tevi izglābt! Ak, viņš satraucas! Ak, mans dievs, nomierinies, draudziņ, nomierinies! Man bija taisnība, tā tiešām ir flowerhorn zivs! Šīs zivis izskatās ļoti dīvaini! Tās ir pazīstams ar ļoti lielām galvām, tas ir acīm redzami. Mēs patiesībā vienu tādu noķērām iepriekšējā video, bet tā bija tikai mazulīte. Šī ir pilnībā pieaugusi zivs. Es tiešām nekad neesmu redzējis tik lielu un noteikti ne tādu ar tik lielu galvu. Tas izskatās vienkārši traki. Fui, tā galva ir mīksta. Es nekad iepriekš neesmu aptaustījis viņu galvas. Skaties uz to, tas ir kā lielas smadzenes. Tas ir tik pretīgi. Es viņu ieliku spainī un devos pie nākamā akvārija, kur gandrīz nebija ūdens, tāpēc domāju, ka tur nekas nedzīvo. Tomēr, kad paskatījos tuvāk, pamanīju kaut ko kustamies. Draugi, esmu diezgan pārliecināts, ka te ir kādi dubļu lēcēji. Gandrīz pagāja garām šim akvārijam, jo tajā nav ūdens, bet tas laikam speciāli. Dubļu lēcējiem patīk sekls ūdens, un viņi var staigāt pa sauszemi. Šī ir ideāla mājvieta viņiem, tikai ļoti netīra. Es paņēmu tīkliņu un sāku ķert, bet dubļu lēcēji bija ļoti ātri. Vairāk kārt mēģināju, līdz beidzot vienu noķēra. Ak, Dievs, draugi, mums izdevās! Tas ir dubļu lēcējs! Šī ir viena no lielākajām, ko esmu redzējis. Man patīk šīs zivis, tās izskatās smieklīgi, īpaši acis. Tas ir mīļi. Vēl ir palikuši daži. Tātad ieliksim viņu spainī un paskatīsimies, cik vēl varam noķert. Pēc tam, kad pārmeklēju pārējo tverti, man izdevās atrast vēl vienu dubļu lēcēju, un tas bija pat vēl lielāks nekā pirmais. Tas ir dubļu lēcējs numur 2, un šis patiesībā izskatās ļoti vesels. Esmu pārsteigts, ka abi vēl dzīvi, ņemot vērā netīro tvertni. Galvenais, ka mēs viņus izglābām. Kad dubļu lēcēja terārijas bija tukšs, devos pie nākamās tvertnes, kas bija ļoti netīra. Tā nu es sāku rakties apkārt, negaidot neko atrast, bet tad notika šis. Ak, mans dievs! Liela zivs, kas tas vispār ir? Nu nāc ieej tīklā! Jā, es viņu dabūju! Izskatās, ka mums ir jauna noslēpumaina zivs, ko vēl neesam noķēruši. Godīgi sakot, es nezinu, ko ar viņu darīt, jo ja tā ir saldūdens zivs un es viņu ielieku spainī ar salsūdeni, jā, tā nomirs. Vienīgais veids, kā uzzināt, lai akvārijas ir saldūdens vai salsūdens, bija pagaršot. Labi. Laikam saldūdens. Dievs, kāpēc es to izdarīju? Iespējams, dabūšu amēbu. Ja šis ir mans pēdējais video, jūs zinat, kāpēc. Kad es liku zivi spainī, pamanīju kodumu pēdas, kas varēja nozīmēt tikai vienu. Tā iespējams nebija vienīgā zivs akvārijā. Pasmēlu vēl dažas reizes, kad pēkšņi kaut kas iepeldēja manā tīklā. Paskatieties uz to! Šo sauc par biširu, un šīs zivis ir ļoti interesantas. Tās dzīvojušas simtiem miljonu gadu un ir kā īsti dinozauri. Šīs zivis ir pazīstamas kā diezgan agresīvas, tāpēc iespējams uzbrukt citām zivīm. Bet, lai būtu droši, mēs ieliksim šo puisi spainī un pasmelsim vēl dažas reizes. Vēlāk atradu tvertnē vēl vienu zivi, plankumaino Rafaela samu. Tagad es negribu piesaukt nelaimi, bet es tikko sapratu, ka katra radība, ko līdz šim esam atraduši, ir bijusi dzīva, pat ja tās šeit ir pamestas jau nezināmu laiku. Jā, laikam nevajadzēja to teikt, jo nākamajā tvertnē bija kas ļoti sirdi plosošs. Draugi, šķiet piesaucu nelaimi. Tur ir haizivs mazulis, bet tas nekustās.
Kā atceraties, teicu, ka šajā garāžā ir 4 haizivis, 1 mazulis un 3 pieaugušas. Un ja jūs kaut ko zinat par dzīvniekiem, jūs zināt, ka mazuļi ir vistrauslākie. Izskatās, ka pie šī puiša ieradāmies nedaudz par vēlu. Iespējams, pārējās 3 vēl dzīvus, tāpēc devos pie nākamā akvārija. Un pēc pāris mēģinājumiem es izvilku kaut ko pilnīgi neticamu. Ak, mans dievs, kas tas ir? Paga, es domāju, ka tā ir akmeņzivs. Ak, mans dievs! Es gandrīz to noķēru ar plikām rokām. Jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo radījumu, jo tā ir visindīgākā zivs pasaulē. Tik indīgi, ka viens dūriens un viss beigtos. Ak, mans dievs! Uz akvāriju tiešām vajadzētu uzlīmi nedrīkst aiztikt. Gandrīz nomira, turpat bija biedējoši, bet paņēma vēl tīklus un noķēra otro akmeņzivi, kas ir vēl lielāka par pirmo. Skaties, cik lieli dzeloņi! Ak, mans dievs! Tās radības ir ļoti indīgas, tāpēc no tām jāizvairās. Kad atradu 2 akmeņzivis, ieliku tās spainī un devos tālāk. Nākamajā akvārijā sastapos ar trakām jūras radībām. Redzu daudz zivju, bet ūdens ir pārāk duļķains, lai saprastu, kas tās ir. Tātad laikam mums būs jāsāk ķert ar tīklu, lai noskaidrotu. Ak, mans dievs, draugi, paskatieties uz šo! Kaut kas tikko iepeldēja tīklā! Kas tas vispār ir? Svēto debesis, vai jūs redzat to pašu, ko es? Es pat nezinu, ko lai tagad pasaku. Es nekad iepriekš neesmu redzējis šādu zivi, bet tā izskatās traki. Es ieliku šo noslēpumaino zivi spainī un turpināju tālāk. Nākamreiz, kad iemērtu tīklu, noķēru ko citu. Vai tā ir jūras zvaigzne? Man šķiet, ka ir, bet tā nav parasta. Es domāju, ka šo sauc par čūskveida jūras zvaigzni, un tās izskatās dīvaini. Nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Ak, mans dievs, cik tās ir dīvainas uz tausti. Viņš rapo pa mani kā mazs astoņkājs. Tiešām foršs atradums. Ieskatoties ūdenī, pamanīju vēl vienu citādu jūras zvaigzni. Ak, mans dievs, es viņu noķēru! Draugi, šī izskatās pēc čūskveida jūras zvaigznes, bet rozā. Traki, nekad tādu neesmu redzējis. Tā kā jā, es īsti nebiju pārliecināts, vai šī ir albīna vai varbūt cita suga. Ja jūs zinat, noteikti ierakstiet komentāros zemāk. Šajā tvetnē bija daudz dīvaina jūras radība, tāpēc vēl dažas reizes pasmēlu un noķēru vēl kaut ko. Kas tas ir? Izskatās pēc kaut kāda vēža, bet tas nav parasts vēzis. Paskatieties uz viņa krāsām. Viņš ir violets un oranžs ar visādiem plankumiem. Tas ir tik traki, jūs tikai paskatieties. Kas te vispār notiek? Viss, ko ņemam no tvertnes, man ir pilnīgi jauns. Un tas nav viss. Pēc tam, kad es vēl dažas reizes iemērcu tīklu, man izdevās no šīs tvertnes izcelt pēdējo radību, un tā bija līdz šim visforšākā. Draugi, mēs tikko noķērām jūras zirdziņu. Ak, mans dievs, un paskatieties, cik viņš ir liels. Tas ir lielākais jūras zirdziņš, ko es jebkad esmu redzējis. Es pat nezināju, ka tie var būt tik lieli. Jūras zirdziņi ir viena no maniem mīļākajiem dzīvniekiem pasaulē. Viņi ir unikāli, izskatās traki un ir ļoti spēcīgi. Paskaties uz viņu! Viņš šobrīd turās pie mana pirksta kā mazs pērtiķītis. Tas ir traki. Ieliku viņu spainī un devos pie nākamā akvārija. Uzreiz pamanīju kaut ko lielu kustamies. Domāju, ka tā ir puša zivs, bet šī atšķirās no pirmās noķertās. Šo sauc par ezīšu zivi, un esmu pārliecināts, ka jūs redzat, kāpēc viņu tā sauc. Viņiem pa visu ķermeni ir milzīgi asi dzeloņi. Au! Ak, mans dievs! Un tie sāp, tie ir ļoti asi. Au! Labi. Lai gan šie dzeloņi ir sāpīgi, radība ir ļoti mīlīga. Tūlīt ieliksim viņu spainī un skatīsimies, kas vēl tur ir. Paņēmu vēl tīklus, neko īpaši neatradu, bet izvilku ko negaidītu. Jūs paskatieties! Ak, mans dievs, vai tas ir tas, ko domāju? Esmu pārliecināts, ka atradām vēl vienu indīgu zivju sugu – skorpionu zivi. Tāpat kā akmeņzivs, arī tā ir ļoti indīga. Ak, mans dievs. Labi, man nevajadzētu viņu turēt, nezinu, kāpēc to daru. Jūs varat redzēt. Jūs varat redzēt tur tās milzīgās dzeloņiedatas. Ja tās jūs saduš, tas jūs nenogalinās, bet noteikti sāpēs. Tāpēc es tūlīt likšu viņu spainī, pirms viņš mani sadzēja. Pēc tam es neko vairs neatradu tvertnē un devos pie nākamās, kur iekšā bija viena no nāvējošākajām radībām. Ak, mans dievs, kas tas bija? Draugi, esmu diezgan pārliecināts, ka tā bija dievlūdzēja garnele.
Ak, tas nav labi. Ja jūs nezināt, kas ir dievlūdzēja garnele, tad būtībā tām ir visspēcīgākais sitiens dzīvnieku valstībā. Tās ir tik spēcīgas, ka ir zināms, ka tās spēj saplēst akvārijas stiklu. Un ja tevi tāda sitā burtiski var salauzt tavu pirkstu, un tā izskatījās patiešām liela. Ak, Dievs, tas ir tik biedējoši. Es uzmanīgi iemetu tīklu, pēc vairākiem mēģinājumiem izvilku kaut ko. Man bija taisnība, tā bija milzīga pāva dievlūdzēja garnele. Tas ir neprātīgi. Paskaties, cik liela ir tā dievlūdzēja garnele. Nekad neesmu bijis tik nobijies turot dzīvnieku tīklā. Tagad es nevaru viņam tuvoties, citādi viņš man salauzīs pirkstu. Nezinu, ko darīt, draugi, tas ir bīstami. Ieliku viņu traukā, lai apskatītu. Un, nu, teiksim tā, viņš nebija priecīgs. Ak, mans Dievs, vai dzirdējāt, tas iesita stiklā, draugi? Tagad, lai gan tas bija viens no biedējošākajiem brīžiem, ko jebkad esmu pieredzējis, garāžā joprojām bija vēl bīstamāki radījumi. Un nu bija palikuši tikai daži akvāriji, kurus vēl nebijām izpētījuši. Tātad mēs jau bijām tuvu. Tālāk atradu vēl vienu uz zemes guļošu akvāriju, kurā ieraudzīju aksolotlu. Un tad es pamanīju vēl vienu un vēl vienu. Jā, šeit bija daudz. Ak, mans Dievs, neticami, draugi, paskatieties uz šo. Mums ir divi vienā tīklā. Mums ir viens albīns un viens parasts, bet vēl redzu vairākus. Ūdens ir diezgan silts. Un ja jūs kaut ko zinat par aksolotiem, tad zinat, ka viņiem izdzīvošanai nepieciešams augsts ūdens. Tāpēc mums jāsteidzās un jāizglābj pārējie, jo viņiem nav daudz laika atlicis. Es uzmanīgi ieliku aksolotju spainī, vēlreiz kārtīgi iesmēlu un izvilku līdz šim lielāko aksolotli. Paskatieties, cik liels tas ir. Tas ir lielākais aksolotlis, ko esmu redzējis. Ziniet ko? Sākumā domāju, ka tas ir albīns, bet tuvāk apskatot šķiet tas ir zelta aksolotlis, kas ir daudz retāk. Tas, kurš vāca laikam specializējās zelta aksolotjos, jo akvārijā atradu vēl divus tādus, vēl vienu albīno un vienu parasto. Draugi, mums pilnas rokas ar aksolotjiem. Esmu diezgan pārliecināts, ka mēs izglābām ikvienu no tiem, kas bija tajā akvārijā. Kopā mums ir apmēram 7. Un paskatieties uz visiem tiem zelta aksolotļiem. Ak, mans Dievs, es nekad neesmu redzējis tik daudz vienlaikus. Un nākamajā akvārijā bija divas cipelnētiešiem līdzīgas zivis, kuras sauc par pūķa grunduļiem, kā arī ļoti forši izskata ziloņu zivis. Blakus bija vēl viens akvārijs ar divām mazām klaunzivtiņām. Tie bija mīlīgi, bet mēs vēl meklējām milzīgos zuti un haizivis. Bija palikuši 3 lielākie akvāriji, kurus vēl nebija izpētījis. Nolēmu sākt ar mazāko no tiem. Un pēc nelielas meklēšanas es pamanīju to, ko mēs visu šo video esam meklējuši. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Haizivs! Haizivs tieši tur! Paskatieties, draugi, šeit ir haizivs. Es nezinu, vai tā ir dzīva vai nē. Nāc, draudziņi, ieej tīklā. O, viņš ir liels. Viņš gandrīz neietilps tīklā. Mēs to izdarījām, draugi. Mums ir vēl viena haizivs. Un šī ir dzīva. Tas ir tik traki. Labi, mums jāuzmanās. Viņam varētu būt ļoti asi zobi. O, jā, viņam noteikti ir, draugi. Tas ir tik biedējoši. Nezinu, kāda haizivs šī ir, bet tā ir lielāka par pirmo. O, tā mēģina man iekost. Labi, liksim viņa traukā. Lēni, mierīgi. Tagad viņš ir mierīgāks. Domāju, viņš saprot, ka mēs viņu izglābām. Bet jebkurā gadījumā tas ir viens no trakākajiem atradumiem līdz šim. Tagad turpināsim. Pēc tam tvertne izskatījās diezgan tukša un nebija nekāda pazīmi par pārējām divām haizivīm, tāpēc es devos uz nākamo tvertni. Kad nolaidu tīklu, tas notika. Ak, mans Dievs. Helēna, šķiet mēs atradām murēnu. Skaties, cik tas liels! Tas burtiski ir lielāks par tvertni, draugi. Mums būs vajadzīgs lielāks tīkls. Nav iespējams, ka mēs viņu noķersim ar šo. Tāpēc es paņēmu lielāko tīklu, ko varēju atrast un sāku ķert apkārt. Un man nevajadzēja ilgi, līdz es noķēru to milzu zuti. Ak, šis radījums ir tik smags, draugi. Ak, Dievs, viņš tūlīt saplēsīs tīklu. Tas ir tik traki, draugi. Paskatieties uz šīs murēnas izmēru, tā ir lielākā, ko esmu redzējis. Un viņas raksts ar punktiņiem ir ļoti skaists. Ak, viņa mēģina kost, tas nav labi. Murēnas ir ļoti agresīvas un stipri koši, tāpēc ar tām jābūt īpaši uzmanīgam. Ak, au! Ak, mans Dievs, tā man sakoda! Ak, es asiņoju, draugi! Tas tiešām sāp! Ko es tikko teicu? Tas ir ļoti agresīvs ar zobiem, un tas to pierāda. Ar lielāko atrasto zivi bijām uz pareizā ceļa. Turpināju izpētīt garāžu, cerot atrast pārējās haizivis. Šis iespējams ir netīrākais ūdens, ko esam redzējuši. Ja te kaut kas bija, maz ticams, ka vēl dzīvs. Bet ar kādu brīnumu, kad nolaidu savus tīklus, es sajūtu, ka kaut kas tur kustās. Un, protams, tā bija vēl viena haizivs.
Ak, jūs jokojat, kā šī radība vēl ir dzīva? Ak, tas smird tik briesmīgi! Kā šī haizivs vēl elpo? Tas ir neprātīgi. Izskatās, ka tā ir tā pati suga, bet šī ir nedaudz lielāka. Kāpēc tu mēģini kost? Šīs haizivis ir agresīvas. Likšu viņu konteinerā pie draugu un mēģināsim atrast otru. Esam atraduši 3 no 4 haizivīm. Biju pārliecināts, ka pēdējā ir šajā tvertnē, tāpēc turpināju ķert ar tīklu. Tad pēkšņi notika šis. Jūs redzējāt? Tur ir haizivs tieši stūrī. Nāc tīklā. Jā, noķērām. Ak, mans Dievs, uzmanieties, visur šļakstās mēslu ūdens. Viņš saplēsa tīklu. Ak, Dievs. Tur viņš ir. Nāc. Jā. Man tūlīt būs jāvemj. Ak, cik slikta soža. Bet galvenais ir tas, ka mēs viņu dabujām. Mēs dabujām 4. un pēdējo haizivi. Nomierinies, draugs, nomierinies. Tas ir daudz lielāks par citām haizivīm un šķiet pieder citai sugai. Es nezinu, kādai tieši, jo neesmu eksperts. Tomēr tas ir ļoti forši. Neticu, ka viņš tur vēl ir dzīvs. Tu ļoti smird pēc fekālijām. Tas ir neprātīgi, draugi. Tagad mums ir haizivju armija un citas trakas jūras radības. Atliek tās ievietot jaunajās mājās. Es paņēmu un ievietoju visas sālsūdens radības dažādos akvārijos savā garāžā, ieskaitot dievlūdzēju garneli, skorpiju zivi, pūšu zivi un omāru. Tad es ievietoju visas aksolotus vēsākā ūdens akvārijā kopā ar vardēm un pūķa grunduļiem. Es Flowerhordam iedevu paša dīķi, kas bija daudz lielāks par iepriekšējo akvāriju. Tad bija jāmeklē mājas milzu zutim un haizivīm. Es ievietoju zuti lielā akvārijā ar pārējiem, bet haizivis savā lielajā haizivju akvārijā, kas tām ir ideālas mājas. Kāds piedzīvojums, izglābām daudz traku radību no pamestās garāžas. Ja patika video, spiediet patīk un abonējiet. Apskatiet mūsu preces basefishingproductions.shop, jaunās cepures un krēklus. Un jā, tas arī viss. Tiekamies nākamajā reizē. Atā!